Jā, pa Jomas ielu. Es tagad 20 gadus esmu jūrmalnieks, vairāk kā 20, man liekas. Viens teiciens ir, ko tur daudz jūrmalnieku, kā Švāns savā laikā teica, ka viņš jau tāds īsts jūrmalnieks, kad jūrmalnieku uz jūru neiet. Bet es varu teikt, ka pa Jomas ielu arī laikam neiet. Sveiki, mani sauc Ervīns Vārda, esmu rakstnieks un putnu fotogrāfs. Šodien parunāšu ar Robertu Zīli, uzdošu viņam arī vispār cilvēciskus jautājumus, tā skaitā par politiku, un arī par viņa ikdienu Eiropas parlamentā. Skaties! Pirmām kārtām man interesē, kā izskatās darbs Eiropas parlamentā no iekšpuses. Kas tas vispār ir? Izskatās droši vien savādāk nekā tad, kad tu tur neesi. Un, kā vienmēr politikā, pirmkārt, tu redzi, kā veido, kā tā esi desas, tas slavenais teiciens. No iekšpuses to redz, un tas vienkārši jāsaprot, kā to dara, un tad jāskatās, cik daudz tu tur piedalies. Un cik daudz tev ir kaut kādas etiskās līnijas, kur cik tālu tu neej pāri. Ir daudz intereses. Intereses nosaka politika, šitā būs, jā. Un tās intereses vienkārši jāsaprot, un tad jāmēģina viņas izmantot Latvijas, Baltijas labā, šī reģiona labā. Es nesen runāju ar vienu kādreizējo premjerministru, un viņš teica, ka Latvijas neatkarības atzīšana nebija tā, ka gluži notika automātiski, ka diezgan negribīgi. Un es domāju, vai tas ir pamats domāt par to visu pesimistiski vispār, par visiem šiem procesiem? Nesen bija 104. gada diena Latvijas pirmajā, faktiski starptautiski atzīšanai, un bija tāds atskats, es braucu mašīnā un klausījos piekdien, man liekas, ka tas bija Edvarda Liniņa raidījums sagatavot Latvijas radio, un tur bija ļoti labi aprakstīts, kā Meijerovics tajā laikā cīnījās, un pārējie visi faktiski to mandātu klauvējās pie durvīm, un tad itāļi, kuri tajā brīdī dēļ savām interesēm Balkānos 1921. gadā faktiski lielā mērā palīdzēja Latviju atzīšanā. Un bija Britiem savas intereses, Frančiem savas, protams, un tas pats jau notika arī tad, kad mēs atguvām neatkarību 91. gadā. Un ja mēs atceramies tie, kas atcerās, kad arī Gorbačovs nebija tāds īpaši populārs, ne Latvijā, ne Padomu Savienībā, tā 80. gadu vidū, ka viņš savu lomu nospēlēja. Bet rietumos viņi idealizēja un bija liels spiediens to laiku, nekaitināt Gorbačovu, Padomu Savienību jāsaglabā, tas nāc no rietumiem lielā mērā. Tā kā es gribētu teikt, ka Ronalda Reigana tā politika nospiest Krieviju ekonomiskus ceļiem un iziet uz šādu un arī mūsu pašu darbību neslēpsim baltieši. Jo mēs jau faktiski bijām sagatavojuši Baltijas ceļu pirms tam, ka Berlīnas mūrs bija kritis, ko daudz ir aizmirsuši, nevis tā kā otrādi tā secība. Tā kā bija gan mūsu loma, gan, protams, ASV tā laika administrācijas loma, kas to situāciju pagrieza. Kā šobrīd Latvija izskatās uz kopējā Eiropas ekonomikas fona? Tā vidēji. Ja tā makro, skaidrs, ka man kā ekonomistam arī pēc izglītības, un tā, tad man tur arī darbi vairāk ar ekonomikas lietām. Un Rikards skolas vairāk ar ārpolitiku nodarbojas, protams, un tādā garā. Un skaidrs, ka mēs esam ar IKP pieaugumiem švaki. Kaut vai tas, ka tas svarīgais kritērijs, kas daudziem neekonomistiem jau kaitina iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju pret Eiropas vidējo. Mums ir 75% zem. Mēs saņemam līdz ar to vairāk naudas nekā igauņi un lietuvieši. Bet vai par to mums ir gandarījums? Un tad, kad es izlasīju Latvijas valdības pozīciju nākošā 7 gadus budžetam, ka svarīgi būtu uzturēt to principu, ka līdz 75%, ka tas ir galvenais, kas dod vairāk naudas tajā valstī. Tas nozīmē, ka mēs taisamies palikt arī 27. gadā tajā līmenī. Tas nav pārāk labi. Un arī Eiropas naudas apgūšanā mums iet švaki. Īstenībā visai Eiropai neiet pārāk labi, lai cik tas dīvaini neliekas. Bet mums tā kā neiet vairāk labi nekā citiem. Tad automātisks izrietošs jautājums ir par Rail Baltica. Tas saistīts jautājums. Rail Balticā, pirmkārt, daudziem likās, ka kāds bija nogarantējis no Eiropas, ka vienmēr būs visi projekti 85% no Eiropas naudas. Bet tas sistēma jau bija, tur ļoti garš stāstas. Bet sistēma ir tā, ka tas fonds, kas saucās Savienojot Eiropu finanšu instruments, kuru mēs līdz šim esam to Rail Baltica finansējuši no Eiropas puses, viņš tiešām ir apmēram 85%, 15% liek Latvija klāt.
Igaunija vai Lietuva. Attiecīgi, un tur ir tenderi, tur nav tā, ka viņi garantēti. Tev jāiesniedz attiecīgo staciju, tiltu projekti vai, teiksim, teritorijas plānojumu vai zemju atsevināšanas projekti, kuri tiek izskatīti, un tad tiek iedota vai neiedota nauda. Un Rail Baltica īstenībā ir saņēmis kaut kur 4 reizes vairāk nekā nākošais lielais pārrobežu dzelzceļa projekts Eiropā. Tā kā tie cilvēki ir īstenībā strādājuši diezgan labi, iesniedzot šos projektus. Tikai tagad skaidrs, ka tas ir sadārdzinājies vairāk iemeslu dēļ. Tur ir droši vien visādas nepārdomātas rīcības, tad tur ir bijusi tas, ka militārā mobilitāte, kas bija īpaši ar Ukrainas karu sākoties, viņi prasa pilnīgi citas, teiksim, vajadzības tam projektam. Viņš kļuva dārgāks daļai arī tāpēc, ka tā militārā puse prasa lielāks ieguldījums, lai tu var pārvietot smagu tehniku un ātrākā veidā. Loģistika. Loģistika. Un tad trešā lieta ir tas, ka bija paredzēts, ka bija jāliek arī kaut kāda savu naudu. Un Igauni to atrod. Ko viņi ņem? Viņi ņem atvesļošanās noturības mehānismu vai to Covid naudu, kas Latvijai ir apmēram 2 miljardi eiro. Līdz 26. gadu vidu viņi ir jāizmanto. Mēs esam maz izmantojuši. Finanšu ministri īsti nesaka cik, bet cik es zinu no auditoru aprēķiniem, kad tie mērķi ir sasniegt tikai nedaudz vairāk kā 20%. Tas nozīmē, ka 20% no 20% ir apmēram, izrēķinām 1/5 daļa no 2 miljardiem. 400 miljonus mēs apmēram varam tagad būt bijuši izmantojuši. 1,5 miljardu nē. Un tuvojās termiņa beigas pēc nepilna 1,5 gada. Un lietuvieši ir līdzīgi pagājuši uz priekšu. Viņiem jau šaurās sliedes jau sen ir līdz Kaunijai. Viņi uzbūvēja no kohēzijas naudu, kas ir arī žargons, ko varbūt tās daudz zina. Bet daudz Latvijā nezina, ka kohēzijas nauda mums arī ir diezgan liela, tā skaitā satiksmē un tā skaitā Latvijas dzelzceļam, vecajam dzelzceļam. Ir būtiski 100 miljonu eiro, kura netiek apgūta, kuru var arī pārvirzīt pāri līdzīgi, kā to dara Igauni uz Rail Baltiku. Tā kā ir daudz Eiropas naudas, respektīvi, kuru var palikt no citiem šī valdība. Var palikt, pilnveidojot Rail Baltiku pašreizajā brīdī. Pēc Igauņu metodas kaut vai. Un kas notiks tālāk? Es saprotu, ka tas ir jautājums, kas ir vairāk kristāla bumbai, bet vispār, kas notiks ar to projektu? Viņi pabeigs. Es esmu pārliecināts, ka viņi pabeigs mainītā veidā, pūtīs, elsīs, kaut ko darīs, tur spēlēs teātri, bet ir jāapgūst pirmkārt gan tā Covid nauda, manas minētā, sakarīgi. Un Eiropas komisija piekritīs viņu pārveidot uz Rail Baltiku lielā daļā, ja to Latvijas valdība rosinās. Kādreiz Pozners, jautājot Navaļnijam par iešanu politikā, ir pateicis, ka viņa prāt politikā dodas cilvēks, kurš vai zina, kā citiem jādzīvo, vai viņam patīk vara. Es gribētu, lai jūs to Mans gadījums ir pilnīgi savādāks. Es šodien biju skolā, tāds pumpuri tepat. Kā jūs tā nosprādāt sev mērķi kļūt par sasniegt viceprezidenta amatu Eiropas parlamentā, un es tā vienkārši sasmējos. Un tad es tā paironizēju citās skolās vairāk, citās mazāk. Skaidrs, ka es biju viņa vecumā, es dzīvoju vienai dienai, jo dzīvē nebija īsti jēgas. Ja, tajā manā 17-18 gadā bija Padomju Savienība tāda dziļa bedra, varētu teikt. Un te pašā laikā es varēju sportot. Es varēju spēlēt ģitāru, kas bija mans svarīgs. Cita lieta, ka nebija internetu un nevarēju pareizi iemācīties, kā Džimija Hendriks tur kreisā īkšķa pāri ņemot barēja akordu vietā ar īkšķi to spēlē. To var atklāt tikai tad, kad ir internets. Un viņu dzīve ir šīs dienas jaunatnē pilnīgi savādāk. Līdz ar to es iegāju politikā vienkārši tāpēc, ka dzīvē parādījās jēga 80. gadu vidū. Es biju beidzis universitāti jau un strādāju tādā agrārās ekonomikas institūtā, no kurienes mēs tur tādu jaunā paudzes var vadīt Tautas fronti. Jo faktiski nodaļa un arī bija LNK avīzes rakstītājs par ekonomiku. Tev vienkārši uzmeti, tev bija pilnīgi cita jēga dzīvē bija parādījās. Mēs pa naktīm strādājām ar maniem kolēģiem, kas vēlāk kļuva par kolhozu un sovhozu izjaukšanas modeli. 90. gadu sākumā tas tika iestrādāts likumā, tas mūsu koncepts. Un tas man ienes vienkārši politikā. Es kļuvu pilsoņu kongresa ievēlēts tikko. Un tad es nonācu aiz cerības, ka Latvija beidzot varētu būt savu valsts. Un daudz kas mainīsies arī katra individu dzīvē. Tā skaitā manējā, es paliku politikā.
Tad vienkārši tajā brīdī ir tādas tektoniskās svārstības, ka vienkārši ienes tur, un tas ir, tam ir jēga, vai ne? Bet ko es gribēju vaicāt par cilvēku politikā? Vai jūs varat nosaukt, teiksim, 3 lietas, kas visu šo gadu laikā jūs sapratāt par cilvēkiem, būdams tādā līmenī? Jo tā ir milzīga pieredze, nenoliedzami. Un tāda reti, kuram ir, tāpēc arī vajadzēja. Viena lieta, ko es atceros no finanšu ministra laikiem, ka es sapratu, cik daudz cilvēku dzīvo no budžeta naudas. Uzņēmēji vidū arī tā skaitā. Man bija tādas lietas, kas visi tie G24 kredīti, kas man nāca mantojumā, kas tika sadalīti uzņēmējiem, kur tur staigāja apkārt ar visādiem 90. gadu otru pusi. Tā bija diezgan paskarbs laiks. Tā bija viena atziņa, ka ļoti daudz cilvēku ir gatavi mānīties, melot, lai tiktu pie publiskās naudas. Tad ir tas, ka jūs politikā īsti nevarat uzticēties 100% nevienam, un vēlams, ka jums ir labi kolēģi, bet jums nav draugu politikā. Tas, manuprāt, vēl viens princips, ko es sapratu, tas nav aizvainojums, tas ir normāli. Man draugi ir, bet viņi, kā lai saka, nav tajās aprindās visdrīz. Tā es varētu teikt. Un būtiska lieta ir tas, ka ar tai pašā darbā politikā jūs nedrīkstat sist zem jostas vietas. Jūs varat cīnīties par kaut ko, bet jūs cīnaties godīgā cīņā. Jūs sākat sist pārnestā nozīmē ar neatļautiem paņēmieniem. Jūs tiekat izslēgts no tās lietas, un faktiski jūs politiskā karjera ļoti ātri beidzās. Un tās tādas dažas atziņas no politiskā darba, ko es varu teikt. Pieņemsim ne par politiku, bet vispār par šīs valsts, teiksim, ikdienu šādā griezumā. Vai ir kaut kas tāds būtisks? Ir kaut kas personīgi, ko es biju vienu brīdi pazaudējis, un daudzi mani profesijas kolēģi ir pazaudējuši, man liekas, joprojām. Jums sabrūka vērtību skala dzīves politikā ilgstoši būdams, un tāpēc ir ļoti daudz neveiksmīgi likteņi daudziem cilvēkiem, tie personīgie likteņi politikā. Jo tas ir viegli pazaudēt, jo ja jūs esat tajā vidē atrodaties, kur ir šīs bieži vien negācijas vai interešu puses daudzas stundas diennaktī. Ja? Tas ir diezgan skarbi, un man daudz kas palīdzēja tajā laikā, ka es tomēr spēju arī pa brīdiem attiekties. Es biju paceļot dažus gadus tur tādās valstīs, kā piemēram Serbija, Armēnija un tam līdzīgi, un es nevaru noformulēt, kas mūs atšķir. Man tāda sajūta bija, ka viņi vēl tikai sāk domāt par to, kā vispār kaut ko darīt ar savu valsti, un virziens nav skaidrs, un mums gribas ticēt ir drusku skaidrāks, bet es nevarēju noformulēt, kas mūs atšķir, kurā posmā esam mēs. Kā jums šķiet, kurā posmā esam mēs kā valsts? Es ceru, ka tik trakā Serbijā nav. Nav. Tur jau tā lieta, ka tu pamani to būdams tur uzreiz, saproti, ka kaut kas atšķiras, bet kas? Serbija, manuprāt, tā ir vēsture, es domāju, un etniskā izcelsme slāvu tautām, un vēsturiskā nozīme, ka Serbija un Krievija vienmēr ir bijusi, tur ir saites tāds ļoti izteikts, tāpēc arī tur ir daudz reverants arī no prezidenta Vučiča, kurš, man liekas, pat ir, protams, vairāk saistīts ar Krieviju, ne tikai dēļ tām vecām tradīcijām savas tautas. Lai, ja kāds domā vēl kaut kādas saites ar Krieviju veidot arī pēc kaut kāda risinājumu saistībā ar agresiju Ukrainā, ar karu Ukrainā, vienalga, kāds būs tas pamiers, pusmiers vai kā lai to nosauc, tad vispār tas ir vienkārši jāaizmirst. Mums ir pilnīgi skaidri izvēle, ka ideāli nav Eiropas Savienībā, bet labāka ceļa nav. NATO arī viss nav ideāli, bet arī labāka varianta nav. Jo jebkura citi iespējas vienkārši ir, es domāju, nāvējoši valstī, kas saucās Latvija. Un arī es pieņemu, ka liels apdraudējums ir tautai, kas saucās latviešu tauta. Eiropas parlamentā Latvijas balsis izskan spēcīgāk solo vai kopā ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju. Cik es uz to varu atbildēt, ka ne solo, labāk kopā? Protams, ka kopā. Jā. Pagājušajā nedēļā bija Strasbūrā, bija 2 tādi jautājumi, kas skāra Baltiju. Tur bija viens debati par to, kad beidzot Eiropas nauda ļaus žogiem žogu būvniecībai. Pret migrāciju. Pret migrāciju. Latvijā, Lietuvā, Polijā, kas ir svarīgs, tā ir Latvijas vai Lietuvas nauda, kas pašam fiziskām dzeloņstiepļu žogam un visam tam, kas tiek būvēts kā konstrukcija, tu nedrīkst lietot Eiropas naudu. Par Eiropas naudu nopirkt kameras un dronus.
Okay. Jā, tas ir tā bija viena debata, un otra bija par, arī bija izteikts tāds Ukrainas kara saistīts jautājums, kurā tev auditorija praktiski tikai baltieši un austrumeiropieši. Vai Reinis Požņaks uztaisīja, kurā es arī tur tādu ievadvārdus teicu kopā ar viņu par šo te Ukrainas jautājumu, bija tāds labs pasākums, kurā atnāca tikai pamatā baltieši un austrumeiropieši. Tā kā Rietuma Eiropai, jo tālāk kilometru attālums ir, mēs zinām, NATO statistika valstu, respektīvi, cik no iekšzemes koprodukta jūs maksājat aizsardzībai, tā korelācija starp apjomu un attālumu no Maskavas ir tieši. Jo tālāk esat, jo mazāk jūs tērējat aizsardzību, un joprojām tur daudz kas nav mainījies. Absolūti rietumos. Bet ir arī nopietnāki soļi. Tur, teiksim, viens Luksemburgas kolēģis, kurš nebija slēpts, kad viņš bija Luksemburgas nacionālais parlamentārietis 10 gadus atpakaļ, ka viņš ir bijis dubulta aģents. Viņš ir kā jauns students 80. gados, kas studējis ārpolitiku Vīnēs, mēģināt savarbēt ar Krieviju. Tad viņš it kā varonīgi ir sazinājies ar Luksemburgas dienestiem un CIA, respektīvi CIPA, centrāla izsakošana, un tad viņš esot kļūst par dubulta aģentu. Bet tā sliktā lieta, ka viņš teica, ka ar augsto garu tas beidzās, kuram neviens austrumeiropiešu mēs kolēģi neticam, jo redzot, ko viņš dara, būdams luksemburgietis, katru brīdi viņš strādā ar Krievijas tematiem un pirms Ziemassvētkiem iedod interviju Zveķī. Bet principā viņš ir beidz būt aģents. Tā viņš saka. Jā, bet mēs zinām, ka tādi aģenti ir uz mūžu. Es domāju, ka Baltijas valstu pieredze un vēsturiskā atmiņa ļauj domāt, ka šie aģenti var būt tikai uz mūžu. Ja par latviešu tautu, tad jūs teicāt, ka jūs tikāties ar jauniešiem un regulāri tiekaties. Kādas jūs tendences redzat, kādā mērā viņi ir citādāki par iepriekšējām paudzēm? Šodien ar man uzdeva jautājumu, kā būtu, ja Latvija izstātos ārā no Eiropas Savienības, teiks to daļēji to, ko mēs tikko runājam, jo pateica, ka būtu mums, jūs nebrauktu vairāk uz Schengeni, jūs varētu varbūt Maskavu nomainīt dokumentus, jums varēsiet braukt uz Maskavu, vai kaut ko mācīties varēsiet varbūt Krievijā, bet nemārtēsiet saņemt stipendiju kādā Eiropas Savienības augstskolā, kur jūs gribēsiet un tādā garā, un pēc tam jūs būsiet kā Moldāvija ar prieku, ka vispār jūs vēl neesat pievienoti Krievijai. Tad tā mazliet ka tas jautājums laikam pazūd, bet ja jaunieši ir, skaidrs, ka sabiedrība ir savādāka, informatīvā telpa arī, milzīgi savādāka. Viņi bija pēc sarunas, protams, liela daļa bija revolucionāri kreisi noskaņot arī, teiksim, Palestīnas Izraēlas jautājumā, mēs tāpat diskutējām. Bet es saprotu arī to viņu to domāšanu, bet es izteicu savus argumentus, mēs katrs palikām pie sava. Var jau arī saprast tās emocijas, just līdz apspiestajiem, kurus tu uzskati par apspiestiem, ir tādas tiesības, vai ne? Bet jā, Bet tāpatās viņi ir zaļi, revolucionāri, kas ir normāli jauniešiem. Kā bija tas slavenais teiciens, ka jūs esat bijis jauns un jūs neesat bijis kreiss, tad jums nav sirds, un ja jūs esat vecāks un jums neesat mainījis savu viedokli, tad jums nav prāta. Nevis nav mainījāt viedokli, bet konservatīvs. Tā bija pareizi. Tā ir pareizi? Tā ir pareizi, jā. Labi, tad paldies par šo sarunu. Paldies. Labi, vislabāk.